veidojam anketu, kur uzņēmums, anketu mēs izveidojam kopā ar mūsu partneriem, gan aprits ekonomikas uzņēmumiem, gan arī enerģētikas uzņēmumiem un degvielas un elektroenerģijas tirgotājiem. Un šobrīd šī pārēja uz zaļo arī vairs nav tāda brīvprātīga lieta. Rudīt pieminēja, bet viņi nepieminēja vēl vienu direktīvu. Tā ir patērētāju tiesību direktīva zaļajai pārējai, kas stāsies spēkā jau septembrī. Ko tur pasaka? Tur pasaka, ka uzņēmums nedrīkst nepamatot izmantot vārdus. Nocitēšu, sauc sevi par zaļiem vai vidiem draudzīgiem. Līdz ar to katram uzņēmumam būs jāpierāda, ka viņš tāds ir. Un viens no instrumentiem, ko mēs redzam, kā iespēja izmantot, ir šī mūsu iniciatīva, mūsu atjaunotā iniciatīva. Ja mēs to veidojām pagājušā gada atjaunojot veco stāstu, tad šobrīd man jau ir pārliecība, ka viņš ir jātaisa vidē draudzīgs uzņēmums kopumā, bet tā kā ministrija ir apstiprinājusi šo nosaukumu, es vairs nevaru tagad izmainīt, kaut gan es labprāt sāktu startēt ar vidē draudzīgu uzņēmumu. Bet katrs, kas jūs esat, jūs pārdodat savu pakalpojumu vai preci, un līdz ar to jūs varat arī pieteikties šai iniciatīvai un izmantot šo iespēju. Un tas dos mums ne tikai šo tirgvedības instrumentu, reklāmas instrumentu, bet arī jūs būsiet solis iekšā pārējiem uz konkurentiem. Un konkurence es redzu, ka ir, kaut vai tāpat atkrituma savākšana, kur ir gan līderis, gan mūsu sponsors, mums 6 burtiem ir nosaukums.